Pirmdiena, 23. marts. No 1. marta dīzeļdegviela ir pieaugusi par 52 centiem, 95. benzīns ir pieaudzis par 26 centiem litrā. Portāls iauto.lv piedāvā. Viedā redzam dīzels 2,067, 95. benzīns eiro 8,07. Cirkulī dīzels 2,074 un 95. eiro 8,14. Viršos arī cena augšā 2,074 un 95. eiro 8,14. Kūl dīzels 2 eiro un 10 centi. Wow. Un 95. benzīns bija eiro 84. Mūsu atskaites punkts Lielupes Dus, Neste, un redzam, ka 5 centi klāt, un tagad varam teikt, ka Latvijā dīzeļdegvielas cena ir pār pa 2 eiro. Lielākajos tankos tas tā ir. Te salīdzināšanai tās pašas Nestes Dus stacijas cenas 1. martā. Dīzels eiro 5,37 un 95. benzīns arī bija 5,37. Tātad dīzels ir dārgāks par 52 centiem no 1. marta. Redzam, ka Jūrmālas dubult cirkulī dīzels 2,074 un 95. benzīns eiro 8,14. Un man teica aculiecinieks, ka šodien esot bijis cirkulī degviela pāri 2,10 jau. Tā kā tagad ir uz beigām nometuši. Un nometa viņi, lai būtu tieši šitajā te cenu starpībā ar Nesti. Jā, 1,7 centi. Tad sanāk cirkuļa cena. Tā arī ir 2,074. Taču jāatzīmē, ka tieši crude oil cena ir nokritusies pat pār $10 uz barelu. Īsti tā korelācija nav saprotama. Jā, lielāko daļu no Latvijas degvielas vēd iekšā no mažeiķu naftas. Tām cenām mēs klāt netiekam, bet kaut kādai korelācijai ar pasaules tirgiem it kā bija jābūt. Kas saskata, nākat uz iAuto fórumu, tur mums ir diskusija. Piesako iAuto un padod tālāk. Portāls iauto.lv piedāvā.